Sveiki visiem! Un, kā jau viens vai vairāk no jums prasīja man, lai es uzteicu video, ko nozīmē šī bremze un šī. Un šī zvaigznīte ir tā melnā. Ir parastā žilkas bremze. Nu, cik angliski viņa saucas drag. Un tātad es izmantoju puci no kāta, tā ir vieglāk redzēt. Un šī bremze ir pēc vēja regulējas. Un viņa ir, ja pūš mazs vējš, tad ir bišķiņi jāpagriež pāris klikšķus. Bet ja pūš stiprs vējš, tad ir jāuzgriež vairāk. Bet iesācējiem, un es tagad arī uzgriezīšu, iesaka uz pusi. Re, kur ir, šitā ir uz vienu galu aizgriezt. Re, kur šeit ir tāds maziņš, tā kā iedobīts, uz kuru pusi parāda, kur ir, tagad man ir uz nulles, un tagad man ir uz maksimālā. Un uzgriežam uz puses. Un tā ir magnētiskā bremze, kuru ir jāregulē pēc vēja stiprumā. Un tagad nākošā ir šī mazā sarkanā. Mazā sarkanā skrūvīte vai uzgrieziens, kas ir tāds uzgrieziens. Un ar to pieregulē. Sākumā aizgriežam līdz galam. Un nospiežam pogu. Un, kā redzams, nekrīt. Un lēnām atskruvējam vaļā to uzgriezni. Kamēr sāk manā gadījumā wobleris lēnām krist. Bišķi parāta. Un tagad būs labi. Un tā lēnītēm, kad tā lēnītēm krīt lejā, tad nevar sataisīt sporeinu žilku uz spoles. Un es jums parādīšu, un starp citu, piespiežot šo pogu, kas ir uz spoles apakšā, tā atbrīvo žilku un var mest. Un, lai aizbloķētu, vienkārši pagriežam kloķi. Un viss ir. Un es jums parādīšu, kā mest. Un tagad man ir makšķerē pilnā garumā. Un kā jau mēs iepriekš saķērās. Un kā mēs jau iepriekš uzstādījām, wobleris krīt
viņš krīt ļoti lēnām. Un var izmantot jebkādu, galvenais, lai ir smags. Un tagad par mešanu, kā mēs. Piespiežam pogu un reizē uzliekam pirkstu uz kasetes. Šādi. Un tā, ka mēs gribam mest, tad vienkārši atvērdējamies, metam. Un tā, kad apturam, tad uzliekam pirkstu uz polas. Tā kā jau wobleris vai vienalga, kas krīt ūdenī, tad uzliekam pirkstu virsū un apturam. Un jā, tas arī būtu viss. Ja vēl jūs kaut ko gribat zināt vai nu par multiplikātoru spoles skātu vai pašu spoli, rakstiet man komentāru, es jums palīdzēšu. Un tiksimies manos citos video.